Sveicināti! Mēs atkal esam kopā ar Henriju. Mēs ļoti priecājamies, mēs esam pilni prieka. Halleluja! Halleluja! Sauc skaļi halleluja! Mēs gavilējam. Halleluja, jo ir pestīšanas diena, ir vislabvēlīgākais laiks, lai priecātos, jo Bībelē tieši šodien ir pestīšanas diena. Amen! Lai mēs iegūtu pilnīgu brīvību, pilnīgu brīvību no kompleksiem, stereotipiem un nepareiziem pieņēmumiem. Amen. Es varu pateikt to, ka es kalpoju kā mācītājs. Es gāju vasarsvētku skolā, es biju piedzīvojis Dievu un es zināju, es pazīstu Dievu. Bet tad, kad es iepazinu Dievu, tad, kad es iepazinu prieka eļļu, man iznāca šāds teikums no manas mutes: Dievs, es tevi nepazīstu. Cik mēs šodien varam būt pārliecināti, vai mēs pazīstam Dievu, vai mēs pazīstam Jēzu, vai mēs pazīstam Svēto garu. Tajā laikā, kad Jēzus bija šeit virs zemes, farizēji nepazina Dievu. Viņi nepazina Dievu. Viņi katru dienu lasīja svētos rakstus, bet tad, kad atnāca Dievs, viņi viņu nepazina. Es šodien gribu uzdot tieši to pašu jautājumu, vai tu pazīsti Dievu. Tad, kad es piepildījos ar prieku, tad es teicu: Dievs, es tevi nepazīstu, kas tāds esi? No kurienes tu esi nācis? Kāpēc no tevis nāk tāds prieks? Es pazinu Dievu ļoti nopietnu. Un man patīk, kā viens mācītājs teica, Andrejs Šapovālovs, viņš teica tā, kad šodien kā uzskat kristieši Dievu, ka viņš sēž augšā debesīs, ka viņš it kā tevi mīl, bet no otras puses viņš grib tevi mocīt. Turēt ciešanās visu laiku, lai tu būtu kā moceklis, visu laiku ciestu. Amen. Ļoti nežēlīgs Dievs. Un ja tu vēl paspērsi soli nepareizā virzienā, milzīgs eņģelis ar zobenu rokā noskaldīs tev galvu no uzreizām tautieti. Tā kā esi bailīgi bijībā visu laiku no Dieva. Un baidies. Staigā bailēs. Un man kāds brālis pateica, viņš teica: paskaties Dievu arī no otras puses. Ne tikai no vienas puses, bet paskaties Dievu no otras puses. Bībelē teica, kad Salamans uzcēla templi, un kad tur bija sanākuši visi priesteri un visi levīti, un viņi slavēja tur Dievu, tad ienāca šajā templī, šajā vietā, kur viņi bija sapulcējušies, Dieva godības mākonis. Viņi nevarēja nostāvēt uz kājām. Un ziniet, viņi piepildījās. Jaukai saka. Es vienkārši gribu turpināt šo brīdi, jo Dievs man par šito jau runāja 3 dienas. Ļoti daudziem cilvēkiem, kad tu šo lietu stāsti, viņi saka: nu ne jau katru dienu viņi tā krita zemē no kājām, ne jau katru dienu viņi bija tādā stāvoklī. Tas bija vienreizējs gadījums ar viņu. Bet ziniet, ko Dievs pateica? Vai tu gribētu to, lai tas notiktu katru dienu ar tevīm? Jo varbūt tās tu nemazām negribi. Tu skaties kā uz vēsturisku piedzīvojumu un domā: jā, tas ir vienreiz tik tā noticis, nu jā. Bet Dievs prasa: bet vai tu to gribētu? Ja tu to gribi, tad tevīm tas var notikt katru reizi. Bet ja tu to negribi, tad tevīm Dievs jau tev neuzspiedīs to varu, protams. Amen, tieši tā. Jo Dievs ir džentelmenis, kā jūs ziniet. Ja jūs gribat, Viņš jums Dievu dos, un jūs paši kritīsiet katru dienu. Jums notiks tas, kas bija tajā templī. Bet ja jūs negribat, tad tas nenotiks. Es varu pateikt vienu piemēru, kad es gāju dievkalpojumā, un es nekad tā īpaši nekritu, nepiedzīvoju Dievu. Un man lika mācītājs rokas virsū, es paliku stāvēt vienmēr stīvs. Un tad Dievs teica: atslābinies, vienkārši atslābst un ļauj, lai es darbojos. Bieži vien mēs saspringstam un gaidām, ko Dievs darīs, bet vienkārši atslābst. Atver viņam savu sirdi. Un pieņem vienkārši. Amen, tu, ko tavs tevis tu teici, grib dot. Un viņam ir, Bībelē teica, ka viņam ir svētības pilnas domas par tevi. Amen, viņam ir ko dot. Priecājieties kopā ar mums, mīļā interneta draudze. Mūsu Dievs ir sūtījis tik ar vienu mērķi.
būs iepriecināti. Jo Dievam ir apnikuši kristieši ar drūmām sejām. Jo kā viens brīnišķīgs man pazīstams brālis teica, ka sejas sūrums un skarbums nekad nav atrisinājis nevienu problēmu. Tā kā labāk esat priecīgi. Un iedomājieties, ja tādu kristietu sūru un skarbu ģīmi satiks kaut kāds tāds cilvēks, kas nepazīst Dievu, viņš vienkārši nekad mūžā negribēs kļūt pa kristieti. Jo viņš ieraudzīs kaut ko tik skarbinieku, tāds skarbinieks ir pilna pasaule. Bet ja viņš ieraudzīs tādu brīvu cilvēku, kas visu laiku ir lidojumā, visu laiku lido, kājas pat nepieskarās pie zemes, viņš arī gribēs lidot. Amen. Mīļais klausītāji, skatītāji, taču, protams, ka visi grib lidot. Tieši tā. Lido šodien. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen.